Mācību gads būs labs. Labs, nevis perfekts, bet ko varētu ieteikt es no savas pedagoga pieredzes? Vispirms mūsu ekspektācijas. Ko tad īsti mēs sagaidām no mācību gada? Septembris, protams, iesākās ar prieku, atkal satiekamies, varbūt ir kādas jaunas vēsmas, jauni kolēģi, bet ikdienas rutīna bieži vien ļoti ātri mūs pārņem, un es aicinu mācību gadu sagaidīt ar prieku, ar labām domām, bet ne ar pārāk augstām ekspektācijām. Kāpēc? Jo tas ir gluži kā es iztēlotos savā galvā savu perfekto dzimšanas dienu, ka 12:00 man tiks piegādāta skaista torte, kuras esmu pasūtījusi. Bet man pienāks ziņa, ka konditori mazliet kavēsies un torte būs stundu vēlāk. Gribot, negribot, es izjutīšu dažādu emociju gammu. Ja es esmu ļoti, ļoti apzināta, tas mani nekādi neietekmēs. Stundu vēlāk. Bet stundu vēlāk, pieņemsim, bija paredzēts, ka būs muzikāls pārsteigums. Un tas ir gluži kā skolā. Mēs bieži vien gaidām, ka viss ritēs kā pa diedziņu, bet dzīve ir dzīve, un ar bērniem vienmēr ir spontanitāte, radošums. Un ar mūsu gaidām būtu jābūt tā, ka es apzinos, ka būs grūtības, bet es centīšos ar viņām tikt galā. Man iespējams nesanāks, bet tad es meklēšu palīdzību. Respektīvi, ko es darīšu, lai man būtu vieglāk strādāt, un ko es darīšu, lai man būtu vieglāk pieņemt grūtās situācijas, izaicinājumus bērnu uzvedībā vai mācību grūtībās. Un tāpēc, kā atgādinājums, skaņas lāpējošās austiņas ne tikai bērniem, bet iespējams arī sev. Jā. Es zinu skolotājus, kur arī stundā izmantoja ceļš, kad bērniem ir grupu darbs, tad viņi mēdz būt skaļi, viņi sarunājās un ir šis fona troksnis. Arī tu drīkst izmantot skaņas lāpējošās austiņas un arī tās dot bērniem. Es aicinu skolas iegādāties, iekļaut izdevumos skolēnu vajadzībām šīs austiņas, jo viņas nav nemaz tik dārgas, bet tiešām ir ļoti, ļoti palīdzošas, kad bērni lasa, vai varbūt tiešām, kad ir grupu darbs un citiem bērniem, kuri sensori jūtīgāki varbūt traucē. Šī būtu viena no lietām. Atceramies par sensoro atbalstu bērniem. Es zinu, ka vecāki paši pērk šo sensoru atbalstu saviem bērniem. Lūdzu, mīļie skolotāji, ļaujam izmantot, tā ir vajadzība. Protams, vecāki mājās izstāstām bērniem, ja, ka šis nav domāts, lai tu stundā spēlētos, vai lai tu mestu kādam, vai apzināti kādam novērstu uzmanību. Nē, tātad, kad tu raksti vai lasi, tu drīksti tātad klusiņām ar šo mantiņu spēlēties, tu vari viņu knibināt, tu vari staipīt, jā, bet tev ir tātad jāveic dotais skolotājas uzdevums un tātad izmanto šīs lietas savām vajadzībām, tātad, lai tev būtu vieglāk fokusēties un koncentrēties. Un vēl es tiešām aicinu skolotājiem ieviest ikrīta, ja jums ir viena audzināmā klasīte vai stundas sākumam klusuma minūtīti. Parasti, kad zvans noskan, bērni ir pļāpājuši par sev tuvām tēmām, viņi varbūt ir skrējuši, un tad viņi ieskrien klasē tādi uzvilkt, un tad viņi grib vēl pasmieties, vēl kāds joks nav līdz galam izstāstīts. Tad es tiešām aicinu bērniem piedzīvot šo klusuma minūti pirms stundas, kad mēs aicinām bērnus apsēsties apzinātā ķermenī, pēdas pie zemes, plaukstiņas ir mums klēpī, mēs pieveram acis vai nolaižam uz leju, lai netraucē tātad ārējie dažādi stimuli. Muguriņa taisna, bet ne saspringta, un tad noskandinām zvaniņu un klausāmies, kad skaņa izzudīs. Un tad, kad skaņa izzūd, mēs paceļam roku. Un tas, kurš vairs nedzird, paceļ roku. Vai arī noskandinām zvaniņu un uzņemam laiku minūtīti, esam absolūtā klusumā, mieriņā. Mēs varam bērniem aicināt, vizualizē, kāda varētu būt tev šī diena, jauka, saulaina, priecīga, vai iztēlojies, cik forša tava diena būs skolā, kā tev viss izdosies, vai arī iztēlojies, ka tu atrodies vietā, kur tu jūties mierīgs, saprasts, pieņemts, laimīgs. Un bērnu nervu sistēma šajā minūtē lieliski atslābst. Un vēl ko atceramies, ka mums ir jāsagaida skolēns ar ticību viņam, ar smaidu, un nevis ar, reku jau viņš nāk, tūlīt būs. Ja jūs gaidīsiet, ka tūlīt būs, tad arī būs. Jā. Mēs redzam, šeit viņš nāk un sagaidām ar smaidu, ar prieku, apvaicājamies, kā tad vasarā klājās, ko darīja, ko jaunu iemācījās, vai ir kaut kas, ko gribētu pastāstīt. Izdomāt kādu īpašu, varbūt vēlējumu, piemēram,
Es tev īpaši novēlu, lai tev šogad izdodās sajust skolā prieku, lai tev raitāk veicās lasīšana vai rakstīšana, un atceries, es tev būšu blakus. Arī ar klases audzinātāju, kura nepasniedz nevienu priekšmetu, arī klases audzinātājs var iedrošināt. Jo atceries, viens pieaugušais var mainīt visu bērnu dzīvi, tikai viens pieaugušais. Un es no sirds priecāšos, ja tas būsi tu. Lai skaists jaunais gads!